viņš man atriepsies, saproti? Tu zilumus atceries? Tagad tev esmu es. Cik solāt? Nu, tas jau tā kā tev būtu jāizlemj, cik tu gribi par savu morālo, orālo pārnodarījumu. 50 štukas? Var apskatīt jūsu mašīnu? Es taču jums teicu, ka es zāli visu dienu pļauju. Es domāju, ka es kaut ko te zadzis esmu un es traks. Nu kā tā var Traks. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīties? Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Čau! Tagad tev mājās parādījusies jauna dzīvība. Es tā izdomāju paņemt 2 pudeles. Nāc iepazīsties. Lūk, Inga. Inga, tas lūk ir Oskars, par kur tev stāstīja. Zīle. Sauc man pa Zīli, man tā labāk patīk. Man Oskars labāk patīk. Priecājos iepazīties. Ko, bet es tev jau esmu redzējis? Jā. Kur? Brauc ar mašīnu, tu vēl man tā kārtīgi nopētīji. Neatceros. Visā dīvaino seju tagad daudz. Jā, paldies. Nevajag apvainoties. Ūdens uzvārījās. Teju, kafiju. Tei ar šampīti labāk iet kopā. Tu taču nesteidzies? Laika daudz. Pa nakti gan nepalikšu. Kāpēc? Plāns sienas tev zina. Čīkstēs, nevarēs gulēt. Neko viņš te nav pļāvis. Un ko tad viņš te ir darījis? Tieši tā. Būs jānoskadro, kas viņš par putnu. Nu kā tev, Inga? Tā neko. Tad vienai reizei. Es tev rādīšu vienai reizei. Inga, tu nāc? Jā. Es atradu ikru sledusskapī, uztaisīju maizītes. Ikri šajā mājā netrūks, nevajag tik nārstot mācēt. Kur izvēlies tēju. Tā ir augļu un tā ir zaļā. Nu ko? Priekā? Parādīs man lūdzu savu gredzenu. Ko? Tas kāpēc? Tāpat vienkārši gribu apskatīties. Lūdzu. Mans Ko gredzens. dari? Ko tu dari? To dabūji, ko? Tā nav tava darīšana. Palaid roku. Mans gredzens. Cik esi? Normund! Gredzens. Tas ir mans gredzens! dabūji? Au! Ko tu meklē? Šiltavas? Klausies, nu liec mierā tām šķiltavām. Ejam gulēt. Kas viņš ir pilnīgi psiks, tā kā tāds dzīvnieks uzvedās? Kurš, nomierinies. Nu, kas ir? Nu, sorry. Drusciņš savilkos. Tu zini, ka man nepatīk, ka neklausa.
Un kāpēc viņai tev būtu jāklausa? Tāpēc, ka tas ir mans gredzens. Tāpēc, ka to mans tēvs uzdāvināja manai mammai. Tas ir tas gredzens, kurš pazuda. Un tur iekšā iegravēts ir mīļotajai Sofijai. Parādi. Sofija. Kā sauc tavu mammu? Nu, ne Sofija. Tas ir autora darbs. Būtu ļoti interesanti uzzināt, kā tas pie viņas nonāca. Labi, Oskar, tu ej. Mēs paši tiksim galā. Kaut kā slikti sanāca. Jā, tu varēji man aizstāvēt. Es tev aizstāvēju slīdu vidū. Zini, zīle nav tas pats stabilākais cilvēks un ar stabilāko nervu sistēmu. Vai tiešām nabadzīņš? O! Nu, tu mums romantiķi. Zini, man šis kaut ko atgādina. Man arī vila, vai ne? Tu man toreiz tik ļoti savaldzināji. Mēs vienmēr būsim kopā. Vienmēr. Atceries mūsu zvēresnu? Lai kas arī notiktu, mēs pēc 5 gadiem satiksimies tur. Bet ja nu tur kāds dzīvos, Nu, tad paprasīsimies ciemos. viņi būs ļoti priecīgi, vai ne? Bet, kas zina, varbūt tās mēs paši tur dzīvosim. Tu gribētu. Apzvēri man. Lai kas arī notiktu, tu mani gaidīsi tur. Noteiktajā datumā. Pēc 5 gadiem. Es zvēru. Es arī zvēru. Inga, kā tas gredzens nokļuva tavās rokās? Kā? Es vienkārši nopirku. Ak, Dievs, kāda šausmīga meli. Sameloju, ka nopirku gredzenu. Oi, No kā tu nopirki? nu viena alkāna nopirku. Ieraudzīju gredzenu, iepatikās skaists gredzens un nopirku. Man bija vienkārši kauns stāstīt, kas no kodiem alkoholitiem savu gredzenu pērku. Labi, mierīgi. Būs tev gredzeni, būs. Nu, saproti, tas zīlēm gredzens ir ļoti dārgs. Tas ir tā kā relikvija. Tā kā sadarināšanās gredzens, un viņš domā, ka viņam to nozag, tāpēc viņš tā uzvilkās. Tas zīle arī labi, es tā kā kaut kāds pilnīgi debils. Viņš nevarēja normāli parunāties. Nē, jāmetās uzreiz virsū, un tu arī. Tu varēji mani aizstāvēt. Es tev aizstāvēju. Jā, varēja viņu nafīgi pasūtīt. Beidz zīli! Viņš ir mans labākais draugs, es jau tev teicu. Jā? Un kas es esmu? Labi. Aizmirsīsim visu šo pārpratumu. Sarunāts? Pārpratumu. Nu? Pārpratumu. Es tā kā tāds zaglis sajūtos, kā pēdējā muļķe. Viņš man močīja pēdējiem vārdiem, un tu neko nedari. Neko zīle tādu neteica. Nu labi, atvaino, ka tā sanāca, bet vienkārši aizmirsīsim šo pārpratumu. Gribi es tev nopirkšu gredzenu? Citu visu skaistāko. Nu? Ko es negribu no tevis? Noliec. No kurienes tev tas? Atbildi. Atpirku. Kāpēc tu tā steidzies? Es pat būtu. Jā, kā tad? Ko tu pat nebūtu? Kā tu zini? Izbeidz, es zinu. Nevajag lūdzu par to tagad. Lai tas gredzens paliek pie manis. No šurp. Ja tu gribi, lai paliek. Mammu, ja tu vēlies to nesāt, lūdzu, es tev to atdodu. Es nekad negribēšu.
Kāpēc uzreiz tā, ka nekad? Tāpēc, ka tas gredzens ir nolādēts. Es kā uzlieku uz pirkstu, vienmēr notiek kaut kāda nelaime. Celsies? Gribēs tevi vai kafiju? Kaut kā iztīšies, te labāk apsties. Nolādēto gredzenu. Nu, ko nolādēties gredzenu? Uztais man kādu nelaimīgo, jā? Izbeidz. Nejoko tā. Tas ir sieviešu gredzens, vīriešiem tas nekaitē. Ielais tukšums, iekšu brauc. Naudas mums tik uzvar. Sveiki. Nepamodināja? Nē, es jau man dziļāk. Apaus nevilkšu, jā? Nē, nevajag. Sēdies. Nav laika sēdēt, ir jādarbojas. Kas ir? Zvanu tai kucei un pasaka, ka nauda ir pārskaitīta, lai uzraksta papīru, ka viņai nav nekāda iebilduma pret mums. Jā. Citādi galīgi jau. Seks pa 50 000. Čatka trubā? Ko teikt? Kā ko teikt? Lai uzraksta papīru, ka viņai nav nekāda iebilduma pret mums. Ka tonakt nekas nebija, ka vienkārši mieru pīpējām, tas arī viss. Skaidrs, čatka. Un kā ar partiju? Izbīdīja? Pircējo Latvijā, jā, un mēs tur tiksim galā. Nu, vismaz laba ziņa. Tu davai zvani. Jā. Jā. Labdien, Inga! Mēs izpildījām jūsu prasības, un nauda jau ir jūsu kontā. Pārbaudiet, vai tur viss cipari ir vietā. Ļoti labi, paldies. Skatīšos. Visu labu! Tūlīt vajag jau, lai jūs uzrakstat to papīru, ka tā ir viesnīcā. Jūs tur cipā... Ew! Izvēlēs izteicienus pretekli. Kniebāties pēc savas brīvas gribas un tā tālāk. Protams, es uzrakstīšu. Es tikai sākumā pārbaudīšu kontu, un es par to iesniegumu vēl padomāšu. Jā, vai rakstīt, vai nē. Visu labu tā. Kādu iesniegumu? Čā? Kādu iesniegumu? Kādu iesniegumu? Kas tas par iesniegumu? Par darbu, es meklēju darbu. Tu gribi iet strādāt? Jā. Nu, ko, tu nedzirdēji? Viņa teica, ka viņa rakstīs kaut kādu iesniegumu. Kādu iesniegumu viņa rakstīs? Nu, ko tu man par mudaku uztver, ko? Viņa teica, ka uzrakstīs iesniegumu. Tu davai viņai zvani vēlreiz pārjautā, kādu iesniegumu. Nu, necēl viņa. Nu, tad zvani vēlreiz.
Ko tur zvanīt vēlreiz? Nezinu, varbūt viņi atkal tur kniebies ar kādu. Kā es zinu, kas viņam ir. Es tev saku, viņa kaut ko pērina, davai zvani vēlreiz viņam. Pērina viņa kaut ko. Klau, ko viņa var pērināt? Padomā pats vienkārši. Taču tev ir tā maksājuma uzdevuma, tā kopija, tas izraksts, vai ne? Protams, ka man ir. Nu, šis tā, ko viņa tad izdarīs tev? Ko? Kā viņa pēc tam paskaidros kādam, no kurienes viņa tu naudu konta dabūja? Taisnība tur un varbūt arī viņi vispār to papīru sauc par iesniegumu. Jā. Tā labi, es tagad skrienu mani darīšanas, es tāpat jau ar tevi te kavēju, bet tu viņu man dabūni rokā. Protams. Jā, vari nepavadīt mani. Paldies. Bet tu viņu dabūni rokā. Sukāns. Kāpēc tu neko nesaki par dzīvokli? Tā ir kā tu 100 reizes te būtu bijis. Patīk? Te ir normāls dzīvoklis. Nu. Alla nekāda nav. Tarakāna tev te neskrēja kaut kur. Viens ir. Kurā vieta virtuvē? Kas? Nē, sēž tagad te pretī pie galda un blisinās uz mani. Starp citu, man skolā par tarakānu savu kāju iekās. Varbūt no turienes tev atmiņas uzpeldēja. Kādēļ? Laba. Gandrīz laba. Mammu galīgi vāja. Nu, tad brauc pie savu tēvu uz zonu un tur dabūs čefiju. Nu, tu man pasaki, lūdzu, tiešām, tu viņu negribētu satikt? Priekš kam? Kā priekš kam? Nu, kaut ko parunāt, nu taču kaut kādas labas atmiņas. Nu, piemēram, tarakāniņš, nu šo tarakāniņu taču kopā sagaidījāt. Nu, tiešām nebūtu par ko parunāt. Parunāt? Oskar, cik viņš man vēstules ir uzrakstījis? Zini ko? Mammu, tu biji tā, kura no tiesas tūlīt aizskrēja pie tā savu Raimondu, kas tās idiota. Un tajā brīdī tu vēl gribi, lai tēvs tev vēstules raksta? Ja es viņam neteicu, lai viņš izbeidz visas tās netīrās lietas, es neteicu, nepaklausīju, un tagad ir dabūjis, ko pelnījis. Es nesaprotu, kāpēc par to tagad ir jārunā. Ir jārunā, dabūjis, ko pelnījis. Ko nepateicis? Kāpēc tev jākrausojas, tu tāpat esi pasakaini? Jā, tas jau... Nē, pa parku pastaigāties sevis darba interviju. Kur tu gribi strādāt? Veikala pārdevēja konsultantu kaut kas tāds. Nav jau man darīšana, bet ja būtu man teikšana, es tev nemaz neļautu strādāt. Tu man gribi par sevi apkalpotāju padarīt, ja? Nu, kāpēc gan nekas tur slikts? Es gribu vienmēr, kad pārnāk mājās, tu man sagaidi. Es negribu tevi ne ar vienu dalīt, ne ar vienu. Nu labi, Norman, bet beigās jau vienmēr ir tā, kā jūs vīrieši gribat tā, ka noteikti tā arī būs, bet šodien es apsolīju, man ir jāaiziet. Nu jā, protams, es ko saku. Solījumi ir jātur. Paldies. Par ko? Par sapratni. Tu esi īpašs. Paklausies, varbūt man tevi aizvest? Nē, es pastaigāšos, lai mēs paspējam viens pēc otru noilgoties. Es jau pēc tevis esmu noilgojies. Čau! Čauks. Tas tev. Labs maržo. Paldies. Un tas arī tev. Kas tas ir? Grūtniešu tabletes. Man, jā, bērns. teica, ka ļoti labas esat. Paldies. Paldies. Pagaid, man zvana. Necēl. Pagaid. Ja tava mamma. Nu. Kaut kāds nepazīstams tumuls. Varbūt Māris zvana. Halo? Labdien! Vai es varētu runāt ar Artūru Vanagu? Jā, es klausos. Te no policijas inspektors Grido Doļskis. Es klausos. Sakiet, vai jūs varētu rīt pēcpusdienā ienākt pie manis lūdzu? Man ir pāris jautājumi. Jā, varu. Kādā jautājumā? Uzzināsiet. 213. kabinets. Labi. Tas drīz tikšanās. Visu labu. Visu labu.
Nē, Ieva, nomierinies, viss ir labi, dzirdi? Viss ir labi, viņš tā vienkārši uzzvanīja, pajautā droši vien kaut ko. Viss ir labi, viņam nekā uz manis nav, dzirdi? Ieva, nomierinies, dzirdi? Hei, žauri iekšā? Nu, ja nav mašīnai izjumta, varbūt iekšā. Ko? Kādi cilvēki. Sveiks, tu vēl tepat, jā? Kā redzi? Jā. Ko tu te gribi atgriezties? Oi, nē, paldies. Ko iedošu čiltavus? Tāds čuvis, ka būs daudz jāpīpē. Jā. Zālīte laba? Klau, viens jautājums. Tās durvis, tās darbinieku durvis, viņas vēl aizvien no iekšpuses cērtās ciet? Jā, kāpēc prasi? Tāpēc vienkārši atcerējos. Paldies. Āzis stresā? Ofigenākā. Bišku nolažojam par to iesniegumu. Jā, zinu. Jā. Nekās visu atrisinājis, to piedošu. Šodien labs garīgais. Oi. Kas ar to papīru? Uzrakstīju. Nav nekādu iebildumu, viss kārtībā. Kontu pārbaudīju. Jā, viss piķis iekšā, viss čiki. Skaidrs. Un kāds sakies to papīru uzrakstīja? Jā, es tikko nāku no policijas, viss ir atrisināts. Nu, jā, viens, ejam uz pīpēt, man gribas uzpīpēt. Pēc tam pīpēs. Uzpīpēt viņi. Pagaid, ģēles atrisināsim. Ko, normāli. Varētu tiesa strādāt par to stenografistu vai kā viņu sauc. Jā. Nu ko? Nu. Apstrādājam Raimi. Jā, Raimis. Jā. Apsveicu. Pasūtīja kaut ko? Nē. Tad gāžam uz banku, izņemšu piķi. Tā, ka tu šodien labi pastrādāji. Nu? Labi nopelnīsi. Nu? Es domāju, 5 štukas tev būs šitik daudz. Ja? Kas ir? Kas te ir? Tu pajokoji? Tas bija joks? Ko stūrēsi? Tu ko debils esi? Nopietni? 5 štukas, Tā, nopietni? klausies, tu maza nepateicīga kaza. Es visu norganizēju, viss, kas tev jādara, vienkārši jākniebjas. Un par to tu diezgan labi nevari izdarīt, vai ne? Tu to nedari pārāk izcili. Davai, Žora, tā. Sarunājam. Sarunājam tā, ka tās 50 štukas tu aizmirsti. Davai? Aizmirsti 50 štukas. Ko tu tagad mūdi? Tās 50 štukas būs mana kompensācija par manu sadirsto jaunību. Paldies! Atā! Tu ko slimē? Tālāk! Vēl viens ir daudz, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atpēc
kāpēc man atzīties, bet suns nevar mainīt.